Pēc kontroles un profilakses centra Daugavpils filiāles datiem gripas saslimšanas gadījumi pagājušās nedēļās sāka samazināties. Uz 100 000 iedzīvotāju 561 gadījums. Priekš salīdzinājuma janvāra beigās bija reģistrēti 820 gadījumi. Hospitalizēto skaits ar gripas diagnozi arī samazinājās no 67 līdz 54 cilvēkiem. Pēc speciālistu teiktā tas ir pašsaprotami, jo ir 5. epidēmijas nedēļa un samazinājumam jau ir jābūt. Gripas epidēmija ilgst apmēram 7 līdz 8 nedēļas, bet bija arī tādi gadi, kad viņa ilga līdz 13 nedēļām. Tomēr, neskatoties uz kritumu, aizmirst par profilaksi nevajag. Mediķi iesaka izbēgt kontaktu ar slimiem cilvēkiem vai censties nenākt tām tuvāk par 1 metru. Kontakta brīdī apģērbt sejas aizsargmasku, mazgāt rokas ar ziepiem vai antibakteriālu līdzekli, aizvērt degunu un muti klepus vai šķaudīšanas gadījumā ar vienreizējo kabatlākatu. Regulāri vedināt telpas, neiztikt acis, degunu, muti netīrām rokām, pilnvērtīgi gulēt, pastaigāties svaigā gaisā un veselīgi ēst. Rūpējieties par sevi!